saņēmām komentāru. Jā, tieši tā. Šitai komentāru saņēmām. Par katru bija jautājums par to, vai briest duris vai pamati šķiebjās. Ja? Tur var būt gan. Parādīšu, kā izskatās. Šeit gan viss nekas nav noticis, te viss ir labi, tāpēc, ka viņi vēl taisni stāva. Ne? Bet stāsti par ko? Pievērsim uzmanību šitai svītriņai, ja? Spraudziņai šai. Ir tā, ja viņa aizspiežās šeit ciet, bet šeit augšā pa stūriem un apakšā viss ir ok, bet tikai šeit ciet, tas nozīmē, ka ir stīpas pārvilktas, kuras vajag atlaist. Problēma viņa bišķiņ atrisināsies. Protams, ja viņa neatrisinās, tad to var atspiest vaļā ar spēku, vai ne? Tas bija stāsts par to, kad pirts uzbriest un aizspiež duris ciet. Ja nosēžās šis te pamatniņš uz leju, un, teiksim, šis bloks nosēžās, tad aizspiedīsies ciet šis te stūris. Ja būs tā, ka tas bloks nosēdīsies, visbiežākā lieta ir, ka tas nosēžās, jo tur ir krāsns. Šī vietā ir krāsns svars virsū stāv, ja? Tad aizspiedīsies augšā ciet. Ja pašas duris uzbriest, tad ir tas, kad šis dēls pārsvarā, šis te šķērslis uzbriest. Ja? Viss mitrums, teiksim, uz viņu tiek kondensāts no loga. Ja? Tad ir bijis, kad šis te uzbriest, bet es saku, to var vai nu pieslīpēt, pēc tam vai arī var eņģis vienkārši paregulēt uz augšu. Tas nebūs jādara tad, ja tu būs laicīgi un pareizi sagatavojas pamatus. Pieņemsim, ja es tagad stāstīju un kaut kas nav saprotams, jūs varat atkal iekomentēt. Te. Okay, jo to es stāstīju no pieredzītes, kā mums ir gājis. Ja? Varbūt kādam ir savādāk gājis, pasakiet, kā jums tur iet. Varbūt ir kaut kāda problēma, ja? Mēs varam kaut kādu tur konsultāciju sniegt. Mēs jau gudri runāt mākam.